Sveiciens! Šodien mums šeit viens projekts, pie kā es īstenībā strādāju jau kādu laiciņu atpakaļ un biju nobāzis viņu nost. Šeit ir kaste un iekšā kastē ir Sony disku atskaņotājs. Šitāds viņš izskatās. Tātad Sony, un tas ir Compact Disc Player CDP M26. Ja nešaubos, tad viņi tika ražoti kaut kur 90. gadu sākumā, 80. gadu beigās, kaut kā tā, vai no 89. un 90. kaut kā tam līdzīgi. Un šīs ir no Sony MIDI sērijas, ja, respektīvi viņš ir maziņš, nav plats, un kvalitātes ziņā, es nezinu. No ārpuses viņš izskatās labi, ja? Bet no iekšpuses nepārāk. Tur es attaisīšu arī vāku un parādīšu. Aizmugurē nekā īpaša nav. Tur pagriezīšu pareizi. Šeit ir tikai izeja, kreisais un labais kanāls, un šeit elektrība. Redz, viņš ir vaļā. Īstenībā viņš turās uz vienas skrūvas šeit, augšējais vāks un apakšējais vāks uz skrūvas šeit. Bet vienas ne otras skrūves man nav, jo tā viņš arī atnāca bez skrūvēm un vienkārši izstum viņu, un te ir pašas iekšas. Daudz plastikas visur, īstenībā nekāda īpaša nav, kvalitātes ziņā arī pateikšu, ka viņš nav, pats no labākajiem, manuprāt, tas ir vispār pats apakšējais Sony gals, vai vienkārši viņi sāka taupīt uz visām lietām un ekonomēt, un viss ir plasmasa, riktīgi plasmasa visur. Arī pats, teiksim tā, ja paskatāmies, pats disku lasītājs un viss tas trejs un tas plaukts un vispārējais, arī ir tāds, nepārāk, arī šīs klamps, kas aiztaisa ciet disku, bet piespiež disku, viņš ir viss iebūvēts kopā, un lai tiktu iekšā, jāiet no šīs puses, un no aizmuguri, no apakšas, un šeit ir tādi klipši, kuri, jāatskrūvē skrūvi, vienkārši piespiež šos klipšus, un tad var attaisīt vāku. Vāks ir metāls kaut kāds, gan apakšējais, gan augšējais. Tā viņš izskatās no apakšas, un es pateikšu uzreiz, ar viņu ir, viņam ir problēmas. Īstenībā es viņu nopirku par kādiem 13 mārciņām, laikam, eBayā, un viņš bija rakstīts, ka viņš ir neejošais, kas īstenībā ir arī taisnība. Ieslēgt viņu varēja, arī aprakstā bija teikts, ka viņu var ieslēgt, bet problēma ir tāda, ka šeit, kur ir pati lāzera galva, kas kustās un vispārējais, šeit ir šīs zobrats. Es uzliku šito tā plastiku, es nezinu, jo viss bija izkritīs ārā, un šis zobrats krīt ārā arī, bet arī šis neturēs. Es nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi, bet vienkārši es viņu tur uzliku, jo es esmu redzējis video, kur tas izskatās mazliet savādāk, tas viss zobratiņš, vismaz, kas viņu tur savādāk tā rociņa vai kas, kā viņu var nosaukt. Bet, tas tā, tas īstenībā, kad, piemēram, izvēlies kādu citu dziesmu, 5., 6., 10., tad, protams, lāzeris kustās, un šis zobrats griež to lāzeri, un viņš krīt ārā. Tā ir problēma. Pēc lielākā problēma bija tāda, ka nevarēja attaisīt pašu diska plauktu to, jo viņam bija čau siksnei. Oriģinālos siksnes, ko esmu nolicis nost, man viņas nav, es uzliku tas, kas man ir, un es arī parādīšu arī, kur ir problēma pēc tā visa. Tik jādabūju vats, jo vats līdzi nenāca, tāpēc es paņemšu savējo. Un tūlīt mēs arī viņu ieslēgsim. Vismaz mēģināsim ieslēgt. Tā, pievienošu viņu šeit kaut kur. Un liekam klāt. Tātad, vāts ir pievienots.
Es īstenībā esmu pārvācies, un man vēl nav nekas vēl sakārtots, tāpēc, kā ir, tā ir. Redz, ieslēdz iekšā, displejs rāda, viņš izvelk disku, redz, viņš velk to disku, bet viņš tā diezgan lēni ievelk un izvelk to disku, jo problēma ir tāda, kā jau es jau minēju, nav oriģinālā siksna, un tāpēc viņam, manuprāt, nav maz spēka. Es atradīšu disku, kaut kādu, ko mēs liksim šeit, Disco Mix 96, šitādu, ja. Un, ja es ielieku disku iekšā, piespiežu, viņš viņu ievelk iekšā, redz, viņu sāk griezt, bet problēma ir tāda, ka viņš viņu nepiespiež līdz galam pareizi, tāpēc ja viņš atrod informāciju uz diska, tad tā uzreiz informācija arī pazūdīs. Redz, šeit ir 20 dziesmas, 64 minūtes un pazuda, jo disks un galviņa nav pareizajā, teiksim tā, līmenī, kā viņam jābūt. Tāpēc viņš it kā atrod viņu un uzreiz viņš izslēdz ārā un viņam pazūd tā informācija. Problēma ir tāda, ka šīs, kad disks iet iekšā, ja, piemēram, izvilksim ārā, viņam, kad disks iet iekšā, tad, kur galva stāv un motors, kad iet iekšā, tad viņa uzreiz paceļās un piespiež disku uz augšu un pie šī klampa, ja, tad viņš sāk griezt. Bet viņam nav spēka viņu pacelt. Iespējams, tāpēc, ka siksna nav oriģinālā, vai arī tāpēc, ka šeit, tas parādīšu, šeit šīs klipsis, kas tur viņš bija nolausts, ja. Es viņu uzlīmēju, pielīmēju ar līmi, bet, manuprāt, viņš nepaceļ viņu īsti. Ja es, piemēram, iebāžu iekšā disku un piespiežu šo treju, redz, viņš iegriež, un viņš uzreiz atrod arī, un tagad, protams, ka es noņēmu nost, viņš arī pazaudēja to informāciju, bet, ja es piespiežu play atkal, viņš griež, un viss ir kārtībā. Viņš atrod, viņš atskaņo, bet tā kā līdz es atlaižu šo, redz, skaņa uzreiz parādās, jo tas pats trejs nolaižās uz apakšu, tāpēc es apstādināšu, un tāpēc viņš arī, nestrādā. Tas ir, ko es atradu. Vairāk vai mazāk es viņu, atdzīvināju mazliet, ja, tāpēc kaut kāds progress jau ir īstenībā. Kas man patīk, ka šīs priekšējais panelis, viņš ir diezgan labā stāvoklī, protams, es viņu neesmu tīrījis, es viņu tur ātri apsmidzināju, jo viņš nebija tāds pārāk tīrs, kad viņi man atsūtīja. Bet pa lielam tas priekšējais panelis izskatās neko. Bet, ir jādabūj oriģinālā siksna, jāpasūta, jāskatās, vai tas kaut ko palīdzēs. Un tad redzēs, vai viņš strādās vai nestrādās. Bet viņš noteikti jāskaņo. Es tur arī atradīšu vadu, pieslēgšu tumbiņu, kas man ir. Ja, protams, man sanāks atrast vadu, vads mums ir šeit, un tumbiņa mums ir šeit. Tātad. Visi redzēja šo tumbu. Viņa īstenībā ir Bluetooth. Bet es viņu izmantoju pieslēdzot klāt analogo ieeju. Tā, liekam klāt vadu. Es arī parādīšu arī to, ka viņš atskaņo diskus. Tā kā šajā gadījumā viss kārtībā ar viņu ir. Tikai, neskat to, ka daudz kas ir salausts. Tā, ko daram? Es pacelšu viņu tā, piespiedīšu to treju. Tā, viņš sāk lasīt. Tā, tagad viņš viņu... Tā, pārāk skaļi, manuprāt. Tā. Zinu, ka būs ok.
Redz. Tā kā viņš atskaņo viss kārtībā, kad piespiež un tur, ja? Tāpēc saku, viņam problēma nekādu nav šajā gadījumā, ja neskaita to, ka jātur. Varbūt kaut kā viņu varētu piespiest, bet ir lieta tāda, ka viņš kustās tas pats plaukts, kas iet uz augšu un apakšu, viņš kustās. Tāpēc viņu vajag nostiprināt, tur nevar kaut kā. Bet redz, disks griežās, jo ir uz pauzes. Izvēlēsimies 12. treku. 15. 16. 17. Tā, apstādināšu. Redz, un var dzirdēt, tad, kad es apstādināju viņam automātiski galvai jāiet atpakaļ, bet zobrats, redz, izkrita. Un tur tā problēma. Ja es, piemēram, tagad ielieku iekšā to zobratu, redz, viņš paceļ to galvu, un tagad viņš ir izpildījis savu uzdevumu, ka viņam ir to galvu jāstum atpakaļ, un tagad tikai var izvilkt disku. Ja, piemēram, tā, pati galva, lāzera galva, ja, ir tālu prom, beigās, tad viņš netaisīs disku. Tā kā viņam tā ieprogrammēts solis pēc soļa, ja, kas jānotiek, lai kaut kas cits notiktu, ja? Ko jāizdara, lai kaut kas cits notiktu, kaut kā tā. Un tagad var attaisīt un aiztaisīt ciet. Bet viņš ļoti lēns. Tā kā laikam jāliek miers šim projektam uz kādu brīdi, ja? Un tad jāskatās, vai es varu atrast kaut kur detaļas, lai viņu varētu salabot. Ja jā, tad noteikti salabošu, un būs otrā daļa šim video, ja? Tāpēc jā, domāju, ka ir vērts viņu labot vai nav vērts. Es domāju, ka jā, ir, jo, saku, viņš ir diezgan tāds smuks, mīrī maziņš tāds. Manā kolekcija noderēs, ja viņš strādās. Ja nestrādās, tad diemžēl. Man plāns īstenībā bija tāds paskatīties, vai ir iespējams salabot, tāpēc es viņu arī nopirku, bet tās 13 mārciņas nav dārgs, tāpēc baigi daudz neko es arī necerēju, bet redz, tiku pie tā, ka kaut kas strādā, bet saku, ja būs iespēja atrast detaļas, tad noteikti arī viņu salabošu un būs otra daļa, bet, diemžēl, pagaidām, tā ir kā ir, redz, šī maza plasmasa kājiņa, vai kā viņu saukt, viņa ir nolausta kaut kur, un kaut kas te ne tā, kā jābūt. Jo es nezinu, man jāpaskatās, varbūt kaut kur internetā var redzēt, vispār kā izskatās apakšā tas viss, bet es saku, to, ko es redzēju, ja, tur bija mazliet savādāks. Redz, tā galva tagad staigā, jo tas zobrats krīt ārā. Tā, ko izdarīsim? Izslēgsim viņu ārā. Un es domāju, ka tas varētu būt kaut kur šeit. Nekur citur tas nevarētu būt. Bet, ja es atradīšu kaut kādu bildi vai video, kur ir iespējams redzēt, kā jābūt, ja, tad es noteikti arī paskatīšos un mēģināšu salabot. Ja nē, tad nē. Bet, paldies tiem, kas noskaties, šo, vismaz, manuprāt, neveiksmīgo, ja, mēģinājumu salabot viņu, bet, progress, kā jau teicu, bija. Bet piesako, iekomentē un gaidi otro daļu. Jo noteikti viņa būs, jo es zinu, ka šitādus vēl pārdot, pa Lietuvu vēl var nopirkt neejošos un atrast kaut kādas detaļas, lai viņu salabotu. Tā kā, jā, paldies un tiekamies citā.